jau 2 gadus Rīgas mūzikas internāta vidusskola kopā ar citām Rīgas pilsētas skolām piedalās projektā, kuru organizē Latvijas Universitātes ģeogrāfijas fakultātes un Cietuvju fizikas institūta vadošie speciālisti. Un šajā projektā piedalās skolēni, un gala rezultāts ir jaunu modeļu veidošana, izmantojot saules enerģiju. Projekts sevi ietver jautājums, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, kas ir ļoti aktuāls arī visā Eiropā. Pagājušajā gadā skolēni piedalījās pirmajā projektā kā novērotāji. Šajā mācību gadā skolēnu interese saglabājās un pat palielinājās. Un šogad mēs jau startējam ar 3 projektiem un esam izgatavojuši modeļus, kuri darbojas ar saules baterijām. Saules baterijas nodrošina Cietuvju fizikas institūta darbinieki, un skolēniem ir jāpieliek radošais potenciāls, lai varētu modeli izveidot. 2 modeļi būs no 5. klases, 1 modelis būs no 7. klases. Un šobrīd jūs redziet 5. klases skolēna Dāvida Liepas modeli, kurš parāda, kā varam izmantot saules enerģiju, kas ir vispār nākotnes projekti saistībā ar ēku sildināšanām, ar resursu taupīgu izmantošanu, liederīgu izmantošanu celtniecībā. Skolēnu radošais potenciāls tiks pārbaudīts 21. maijā, kad Cietuvju fizikas institūta teritorijā notiek tautas klasē šādu modeļu demonstrēšana. Šis modelis vairāk ir ūdens basēnam pielāgots, un vēl ir arī šķēršļu pārvarēšana un individuāli projekti, kas ir unikāli projekti. Faktiski piedalās visas republikas skolēni un vadošo valsts ģimnāziju komandas. Un būs liels prieks, ja arī mūsu skolas vārds šādā projektā izskanēs. Vēlam veiksmi un turēsim īkšķus, lai mūsu visi modeļi iegūst vadošas vietas. Paldies!